Šodien ir 20. augusts, ķeramies klāt ziņām. Kāds lielais valis ir izskaitījis ārā 85 miljonu ASV dolāru uz Bitfinex biržu, un parasti, ko šāda darbība norāda to, kad kāds iepirksies. Bet, tikpat labi tas var būt arī kāds apmāns. Japānas uzņēmums Metaplanet nostiprinājis savas pozīcijas uz Bitcoinu un paklūts iegādājies to. Ja mēs skatāmies par pirmdienas ETF-iem, tad attiecīgi Bitcoins bija ar puszīmi un bija inflos lielāks, tie bija 62,5 miljoni. Ethereums ar lielāku mīnuszīmi, jeb outflows bija lielāks un dienu noslēdza ar 13,5 miljoniem. Pretēji varbūt kriptovalūtām, tad ja mēs paskatāmies uz S&P 500 un Nasdaqu, tad tur jau kuro dienu pēc kārtas ir tikai tirgus pieaugums. Ķīna varētu tuvākajās dienās atcelt aizliegumu uz kriptovalūtām, pakļaujoties kriptovalūtas atbalsta politikai ASV vēlēšanu laikā. Pretēji Donaldam Trumpam, kas teica, ka ja viņu ievēlēs pirmajā dienā, viņš atlaidīs seku vadītāju Geriju Gensleru, tad Kamila Harris atkal ir izteikusies to, ka ja viņa uzvarēs, tad viņa viņu iecels par ASV valsts kases sekretāru. Banka Sela, kas ir Itālijas otrā vecākā banka, tagad piedāvā Bitcoin tirdzniecību vairāk nekā 1,3 miljonu klientiem. Malaizijas varas iestādes ar lielo ceļu rulli iznīcināja 985 ASIC minerus 450,000 ASV dolāru vērtībā. Ierīces tika konfiscētas reidu laikā, kas bija saistīts ar elektrības zādzību. Daudz kā cita interesanta atradīs manā Telegram grupā, links būs aprakstā, pievienojos un noteikti padalies ar draugiem ar šo video un ierakst komentārā, ko tu par šo domā.